Parunāsim par duplikātiem. Kas notiek, kad tu pārkopē savas bildes no telefona vai no jebkādas citas ierīces, piemēram, uz datoru vai uz ārējo cietodisku? Vai tu no šīs pirmās vietas izdzēs bildes? Iespējams, ka nē. Un tad paiet kaut kāds laiks, un tu pārkopē vēlreiz. Atkal tās pašas un vēl mazlietiņ klāt. Un šādi mēs varam izdarīt vairākas reizes, un beigu beigās mēs ģenerējam tūkstošiem un desmitiem tūkstoši duplikātus. Tā ir liela problēma. Bet, paldies Dievam, ir programmas, kas duplikātus spēj atrast un izdzēst automātiski. Vienīgais, ja tu mēģināsi pati izdomāt, kurā programmā strādāt, tu visticamāk patērēsi ļoti daudz laika, daudzas reizes vilsies, jo viņas nestrādā tā, kā gribētos, un iespējams, ka atmetīs vienkārši tam visam ar roku. Tāpēc nevajag izgudrot riteni no jauna. Es esmu izpētījis ļoti daudzas programmas, izvēlējusies labāko un efektīvāko, un varu to ieteikt arī tev. Tā ir programma Windows datoriem, un tā saucās Duplicate Cleaner Free. Bezmaksas programma. Kāpēc Windows datoriem? Jo digitālo fotobiblioteku mēs kārtojam datorā un ārējā cietajā diskā, nevis telefonā, un es pagaidām strādāju tikai ar Windows datoru. Tāpēc Mac datoriem šī programma nederēs. Bet, ja tev ir Windows dators, un ja tu vēlies beidzot savākt kopā visas savas bildes, izdzēst visu, kas tur dublējās, un ieviest šajā bilžu arhīvā kārtību, tad es tev aicinu pievienoties projektam Fotokārtība, kurā es tev došu visu sistēmu pēc kārtas, soli pa solim, smalki aprakstīti, kā kas ir jādara, lai tu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk vari atbrīvoties gan no duplikātiem, gan ieviest chronoloģisku kārtību šajās bildēs, lai tu pēc tam viegli un ātri vari atrast nepieciešamo.